Dāmas un kungi, ekscelences un prominences, labvakar! Esam gatavi uzsākt Smiltenes novada gada balvas sportā 2025 pasniegšanas ceremoniju. Jūs šeit veidojat to ekosistēmu, jūs veidojat to atbalstu, un es redzu tos trenerus, kuriem svarīgi ne tikai sportiskie panākumi, bet arī tas puisēns vai tā meitene, kā viņam iet, kā iedot padomu. Liels paldies jums! Šodien Smiltenes kultūras centrā notiek Smiltenes novada gada balvas sportā 2025. Un kāpēc? Tāpēc, kad mums katru gadu ir šī tradīcija atskatīties uz iepriekšējā gada sportiskiem sasniegumiem un godināt tos pašus labākos un izcilākos, kas tad ir to mūsu vārdu nesuši tuvāk un tālāk. Aizvadīto gadu vērtēju kā labu, neteikšu ne izcilu, ne sliktu, skatoties tīri no tādiem skaitliskiem rādītājiem. Šodien mums bija 33 nominanti, kas saņēma balvas. Daži gan, protams, šīs balvas nevarēja saņemt tīri objektīvu iemeslu dēļ, jo nebija uz vietas. Daži ir treniņu nometnēs siltajā zemēs, daži vienkārši mācās ārpus valsts. Bet jā, katrā ziņā gads varētu teikt, ka ir bijis labs. Ultra ar savu pārēju Kauri iegūst zelta medaļu Kanikrausā un sudraba medaļu spūderu klasē. Pasaules čempionātā, kurš 2025. gadā notika ASV. Man ļoti aizkustināja šis uzaicinājums saņemt šo balvu sportā. Es esmu gan dzimusi un augusi Smiltenē, bet Smiltenē ir dzimusi arī mīlestība pret suņiem un pret šo sporta veidu. Un gadiem ejot man vispār nav mazinājusies tas viss, tāpēc esmu lepna šeit būt un atrasties. Latvijas Latvijas čempions 24 stundu rotaļlīgā jauno dzimuma grupā, veterānu grupā un superveterānu grupā. Kā arī šā gada jūlija sākumā Valders ar savu pārinieci no Igaunijas ir izcīnījis pasaules čempionu titulu rotaļlīgā jauno dzimumu superveterānu 55+ grupā. Paldies, mums ir tāds pārsteigums negaidīts. Esmu dzimis audzis sēcinieks. Atmodas laikā iemaldījies vecākiem draugus apkārtnēm. Un tad novada reformas rezultātā es jau neesmu sēcinieks, esmu smiltenietis tagad kļūst. Principā, ka nosauc tik daudz tos nominantus, es vienkārši iedomājos, tur gan ir lērums tik lielu pasākumu, bet no otras puses, ka tā padomā, 50 gadi arī nav maz. Un tagad ar šogad jāiet jaunajā 50 gadē, tātad jāturpina viss. Apbalvojums man ļoti daudz nozīmē. Tā pirmkārt jau tā mana mūža darba novērtējums. Es jau savā runā gribēju arī pateikties visiem, gan sporta pārvaldei, gan Smiltenes tehnikumam, bet emocijas ņēma virsroku un vienkārši es nespēju par to neko pateikt.